Esiet sveitīti šajā vakarā. Mēs arī gribam būt sveitīti. Un vaicājot Dievam, par ko mums šovakar lūgt, es dzirdēju, ka par žēlastību. Un Pāvila 2. vēstulē Timotejam vēstules sākumā ir rakstīts: Timotejam, savam mīļam dēlam, žēlastība, apžēlošana, miers no Dieva Tēva un Kristus Jēzus mūsu Kunga. Un tādi paši, vai ļoti līdzīgi vārdi, tieši tādi paši ir abās vēstulēs Timotejam, un ļoti līdzīgi vārdi ir visās pārējās apustuļu vēstulēs, apustuļu Pāvila vēstulēs. Un gribētu lūgt šovakar mums atklāsmi par žēlastību. Žēlastība, kā te bija žēlastība un apžēlošana. Apžēlošana ir tad, kad mēs nesaņemam to ļauno, ko mēs esam pelnījuši, un žēlastība ir tad, kad mēs saņemam to labo, ko mēs neesam pelnījuši. Un tāpēc arī mums šovakar lūkšanas fonā ir roka, jo Dievs mums dod žēlastību bagātīgi. Jo pat to, ka mēs ticam Dievam saskaņā ar Dieva vārdu, kas Bībelē rakstīts, tas jau nebija mūsu kaut kāds nopelns vai kaut kādas mūsu superspējas vai kaut kas tāds, vai sūrā darba rezultāts, vai mēs to nenopirkām par naudu, ka mēs varam ticēt Dievam. Tā ir žēlastība. Un cik ļoti šī žēlastība ir vajadzīga visiem tiem cilvēkiem, kas Dievu nepazīst, kas viņam netic. Un atkal, kā gan viņi varētu šo saņemt, jo ar saviem darbiem mēs esam pelnījuši pilnīgi kaut ko citu. Galīgi ne ticību, galīgi ne pieņemšanu, galīgi ne atziņu. Un slavu Dievam, ka viņš ir žēlastībā bagāts. Slavu Dievam, ka viņš ir mīlestība, ka mīlestība ir tas, kas viņu motivē. Lūksim. Viņais Tēvs, Jēzu Kristu un Svētais Gars, mēs pateicamies Tev par žēlastību, ko esam saņēmuši, ka esam dzirdējuši vēsti par Tevi un ka esam Te noticējuši. Mēs pateicamies, ka varam ticēt Tev. Un mēs lūdzam Tev, ka Tu tiem, kas tic Tev, dod arvien dziļāku atklāsmi par žēlastību. Un ka tiem, kas Tev netic, Tu dod pašu žēlastību. Un vēlreiz žēlastību, Kungs, ka viņi varētu Tev noticēt, ka viņi varētu nožēlot savus grēkus un labot savus līkos ceļus. Tēvs, mēs lūdzam žēlastību Latvijai. Mēs lūdzam žēlastību redzēt un atzīt, cik ļoti Tavu žēlastību mums ir vajadzīga. Mēs lūdzam Tev, ka Tu atbrīvo Latviju no paštaisnības un dod mums žēlastību atzīt, ka mums ir vajadzīga tā taisnība, ko Tu Jēzu Kristu mums dod. Dod mums drosmi atzīt savus grēkus un nožēlot tos. Dod žēlastību izprast, kas ir grēks. Izlej Latvijā Tavu svēto garu, kas dod izprast grēku, taisnību un tiesu. Tēvs, mēs lūdzam Tev. Tēvs, mēs lūdzam žēlastību šais laikos, kas ir, un žēlastību tais laikos, kas nāk. Kungs,
Kungs, mēs pateicamies Tev, ka arī šajos laikos no Tavas žēlstības mēs varam palikt mierā, tāpēc, ka mēs varam paļauties uz Tevi. Jo Tu esi teicis, ka Tu apžēlojies, par ko Tu apžēlojies, un Tu esi apžēlojies par mums, Tu esi atklājies mums. Un mēs lūdzam, ka Tu turpini to darīt, ka Tu atklājies mums arvien vairāk, ka Tu atklāji Tavu mīlestību, Tavu varenību, Tavu skaistumu, un vēl visu, ko Tu vēlies atklāt mums par Tevi. Slāv Tev gods un pateicība Jēzus vārdā, amēn.